Tātad skolā jums māca, ka cilvēks nāk no evolūcijas, vai ne? Mēs esam attīstījušies no pērtiķiem. 99% mūsu DNS ir šimpanzes DNS. Un jums māca, ka cilvēks galvenokārt ir materiāls. Pasaule ir tas, ko tu vari redzēt, ko tu vari novērot, ko tu vari izmērīt, un tas arī ir viss. Un tie ir lielākie meli, lielākā maldināšana, ko mēs jums mācām skolā. Un mēs zinām, ka tas ir meli. Tas ir maldinājums, jo viss, ko jums māca, ko jūs esat iemācījušies skolā, viss, ko jūs esat iemācījušies universitātē, aspirantūrā, zinātnē, dzīvē, neatbild uz fundamentālu jautājumu. Kas ir apziņa? Kāpēc mēs redzam pasauli tādu, kāda tā ir? Kā mēs domājam? Kā mums rodas idejas? Kā mēs komunicējam? Jums nav atļauts uzdot šo jautājumu. Un tādēļ jums nav atļauts uzdot jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam. Kas ir cilvēks? Un es šajā nodarbībā jums parādīšu, ka cilvēkam ir divi aspekti. Protams, ir materiālais aspekts. Jums ir ķermenis, bet jums ir arī dvēsele. Okay? Jums ir arī dvēsele, kas jūs savieno ar garīgo vai dievišķo. Okay? Un tas ir tas, kas jūs esat. Un garīgajā, dievišķajā ir dzirksts tevī iekšienē, kas nāk no Dieva. Un šī dzirksts ir tā, kas ļauj tev mīlēt un iedomāties. Tātad būt cilvēkam nozīmē iesaistīties divos fundamentālos aktos. Mīlestības aktā, mīlēt kādu, kas ļauj tev vienoties ar Dievu, un iztēles aktā, paplašināt savu apziņu, kas ļauj tev būt pašam Dievam. Labi, mīlestība ir visuma vienojošais spēks. Iztēle ir visuma animējošais spēks. Un tas ir visuma lielais noslēpums. Visums nav materiāls, tas ir apzināts. Tas pats ir apzināts. Tas ir patiešām grūti saprotams jēdziens, ok? Tad strādāsim ar to lēnām.